Sīkāk par Eiropas centrālo banku un eiro sistēmu. Šī ir Marta. Marta pašlaik ceļo pa Eiropu. Viņa ir ļoti apmierināta, ka daudzās vietās iespējams norēķināties ar eiro un nav jāmaina nauda. Un ir pavisam vienkārši salīdzināt cenas dažādās valstīs. Viņa aizdomājas, kas ir atbildīgs par eiro. Par eiro atbild Eiropas centrālā banka, kas atrodas Frankfurtē, un centrālās bankas tajās valstīs, kuras ieviesušas eiro. Visas kopā tās veido eiro sistēmu. Eiro sistēmas galvenais uzdevums ir noteikt un īstenot eirozonas monetāro politiku. Tas nozīmē saglabāt cenu stabilitāti. Citiem vārdiem runājot, gādāt, lai vidējā termiņa inflācijas līmenis būtu zemāks par 2%, bet tuvu tam. Bet kāds tam visam sakars ar Martu? Ja inflācija būtu augsta, cenas strauji pieaugtu. Tādējādi Marta pēc kāda laika vairs nevarētu nopirkt tādu pašu daudzumu preču un pakalpojumu par to pašu naudas daudzumu. Tāpēc eiro sistēma pieliek lielas pūles, lai cenas saglabātos stabilas. Ir vairāki standarta monetārās politikas instrumenti, ko tā var izmantot. Svarīgākais no tiem ir lēmumi par galvenajām procentu likmēm, kuri ietekmē tautsaimniecību un cenu līmeni eirozonā. Iestājoties krīzē, eiro sistēma uz laiku izmantoja arī papildu pasākumus, lai stimulētu eirozonas darbību. Svarīgus lēmumus eiro sistēmā pieņem padome, kas ir Eiropas centrālās bankas lēmēja institūcija. Šo lēmēja institūciju veido visu to valstu nacionālo centrālo banku vadītāji, kuras ietilpst eirozonā, kā arī Eiropas centrālās bankas valdes locekļi. Taču padomes locekļi nepārstāv savu valsti. Viņi balso pilnīgi neatkarīgi visas eirozonas interesēs. Lēmumi tiek pieņemti koleģiāli, un katram loceklim ir viena balss. Tātad lēmumus nepieņem tikai Eiropas centrālās bankas prezidents vienpersoniski. Eiro sistēmai ir arī vairāki citi uzdevumi, piemēram, nodrošināt raitu maksājumu sistēmu darbību, panākot, lai visā Eiropā bezskaidrs naudas maksājumi eiro noritētu ātrāk, drošāk un vieglāk, turēt un pārvaldīt oficiālās rezerves ārvalstu valūtās un citus aktīvus, un vākt un apkopot plašu statistisko datu klāstu. Un Eiropas centrālās bankas uzdevums ir arī apstiprināt eiro banknošu emisiju, no kurām dažas nonāks Martas maciņā. Tā nu Marta turpina savu ceļojumu pa Eiropu, un viņai radusies skaidrāka izpratne par to, kas ir atbildīgs par eiro. Un tagad viņa labāk saprot, kā Eiropas centrālā banka un Nacionālās centrālās bankas ietekmē cilvēkus eirozonā. Visus, kas tajā dzīvo, mācās, ceļo vai strādā.